Latvijā nepārtraukt norisinās visādi atjauninājumi, atjaunojumi, un arī akciju sabiedrības sadales tīkls tagad nāk klajā ar jauniem, viediem skaitītājiem. Un, lai saprastu, kas tas tāds ir, jo patiesībā es esmu tiešām analfabēts šajā jomā, jo ar visu to mūsu ģimenē nodarbojas vīrs, es esmu aicinājusi šodien pie mums studijā akciju sabiedrības sadales tīkli korporatīvo klientu daļas vadītāju Imantu Krūmiņu, lai izskaidrotu, tad ar ko atšķirsies jaunais viedais skaitītājs un kas tas tāds vispār ir? Sveiki! Labdien! Kas tad būs tajā jaunajā viedajā skaitītājā tāds īpašs, ka jūs viņus tagad ņemat un mainat nost? Tad sākšu ar to, ka es paņemsim līdzi paraugam parādīt gan jauno, gan teiksim, veco skaitītāju, kāda viņi izskatās. Tā atšķirība šim skaitītājiem ir tāda, ka viņai ir iebūvēta papildus ierīce, kura dod iespēju tos datus, ko skaitītājs uzkrāja, nosūtīt uz datu centru un faktiski var izmantot tālāk šos datus dažādām vajadzībām. Tas nozīmē, jums būs ērtāk vākt statistiku un tā tālāk, to es saprotu, bet ko tas dos iedzīvotājiem, ja mēs nomainam? Iedzīvotājiem tie iegūmi tātad no skaitītāja ir, es pašos pamatos teiktu, ka vismaz 3 es varu nosaukt uzreiz. Vispirms tā ir tā, ka jums vairs nebūs jāiet pie tā skaitītāja, regulāri jānolasa skaitītāja rādījumi. Ja tas, kas tagad bieži klientiem arī aizmirsās, tur kāds nenodeva, kādā brīdī piemirsās, tad tagad skaitītāja rādījuma dati būs pieejami mūsu sistēmā uzreiz, kā beigsies mēnesis, ar pirmo dienu jau dati būs pieejami. Nozīmē, ka norēķiniem datus mēs varēsim izmantot, un jums viņi nav vairs jānodod. Otra lieta, klientiem būs pieejama informācija par patēriņa datiem laika griezumā. Tad jums būs pieejama informācija par to, kā jūs lietojat šo elektrību, kurā dienā, cik jūs patērējat, pa stundiņām, pa dienām. Kur tas būs pieejams? Kā es varēšu redzēt? Varēsiet redzēt portālā mūsu, un arī faktiski arī pie tirgotājiem. Tirgotāji arī no mums saņem tieši tādu pašu informāciju, kas ir nepieciešama norēķiniem. Un tā ir iespēja arī klientiem, kā es minēju, trešā iespēja pavērot un paskatīties uz saviem paradumiem, kā es lietoju, un paskatīties, ko es varu savā dzīvē pamainīt. Tad iegūt kaut kādas efektivitāti no tā, vai cik efektīvi es izmantoju savu šo pieslēgumu. Ir arī iegūmi, ko gūst uzņēmums. Mēs kļūstam efektīvāki, mums daudz mazāk resursu vajadzēs patērēt šo skaitītāju uzturēšanai, apkalpošanai, pāraudzībai, jo uz šiem pašiem vecajiem skaitītājiem mums reizi gadā vajadzēja aiziet apskatīties, vai tur viss ir kārtībā. Tam šiem jaunajiem skaitītājiem mums tas vairs nav jādara. Mēs kā uzņēmums iegūstam vēl arī no tā, ka mums nav jātērē resursu šo skaitītāju rādījumu pieņemšanai. Tad mēs līdz šim klienti zvanīja, mēs šos zvanus apkalpojām, mēs rakstījām datubāzē šos te rādījumus viņa nodotos. Tur arī varēja rasties kļūdas. Tagad, principā, sistēma pati nolasa un kļūdas arī neveidoja. Es pareizi saprotu, jūs jau esat sākuši ieviest tos jaunos skaitītājus. Jā, mēs esam, viss skaitītāju parks mums kopā ir pāri pa 1 miljonam. Tas jau ir tas, kas ir ieviestais? Mums ir visi kopā skaitītāji pāri pa 1 miljonam, un mēs esam jau uz šodien nomainījuši 550 000 aptuveni, kas ir praktiski tā kā viena puse. Un var teikt, ka mūsu plāni ir tādi, ka mēs līdz 2022. gadam gribam pabeigt visu programmu. Šogad mēs uzstādām atkal ļoti lielā tempā 150 000 skaitītāju. Mēs tā pareiķinājām, ka faktiski darba dienā sanāk tā kā 2 skaitītāji vienā minūtē ar tādu ātrumu. Un tādā ātrumā mēs ar skaitītājiem izplatāmies ar jauno skaitītāju uzstādīšanu. Kā vispār notiek tā nomaiņa? Jo, piemēram, jūs atnākat tur priekšā režģis. Vai jūs ziņojat kaut kā notiek? Ir tā, ka, kad mēs par šo skaitītāju maiņu informējam klientus, mēs informējam arī apsaimniekotājus. Un par to konkrēto laiku, kad kuram tiks nomainīts, mēs jau paziņojam klientam pirms nomaiņas, jau saulēcīgi aizsūtam īziņu. Man pat ir paraudziņām parādīts, ka šādu īziņu mēs klienti, var teikt, saņem. Šādu īziņu klients saņem pirms mēs uzstādām, un šādu viņi saņem, kad mēs esam pabeiguši. Praktiski mēs informējam klientu par visām savām darbībām, ko mēs darām. Šādas plakātus mēs atstājam jau trepju telpās novietojam, lai tā kā visi būtu informēti par to, ka jūsu trepju telpā šonedēļ vai nākošo nedēļu mainīs. Šeit ierakstam, no kur līdz kuram datumam notiks šāda skaitītāja maiņa. Cik tas maksās? Tas nemaksā neko. Skaitītāju sadales tīkla īpašums. Mēs arī viņu pa saviem līdzekļiem arī nomainām. Tātad iedzīvotāji nekas par to nav jāmaksā. Kad tiek nomainīts skaitītājs, bieži arī klienti uzdod jautājumu, kā tad izskatījās
to, kur jūs noņēmāt, cik tur bija kilovatstundas saskaitīts un cik ir jaunajā, kad jūs uzstādījāt, tad mēs klientam arī vai nu iedodam rokās vai ieliekam paskastītē šāda veida bukletiņu, kurā ir aprakstīts, kādi ir iegūmi un pa pašu procesu, kā tas notiks, jo tad, kad mēs aizējam un uzstādām jūs skaitītāju, viņš uzreiz šos datus uz datu centru nenosūta. Tā pamata ideja ir tā, ka viņš kā skaitītājs strādā, viņš uzskaita, viss notiek, bet datus mēs varēs saņemt no viņa tikai tā, ka mēs būsim notestējuši sistēmu, pārbaudījuši, ka viss strādā perfekti. Un tikai tad mēs aizsūtīsim klientam vēl vienu ziņu, ka no šī brīža jūs varat sākt izmantot tos labumus, ko es jums stāstīju iepriekš. Nu, piemēram, es gribu tagad to jauno viedo skaitītāju. Jūs tagad ņemsiet un brauksiet pie manis, es jums paziņoju, es jūs uzaicinu, vai man ir jāgaida kaut kāda rindas kārtība? Nu, mēs skaitītājs uzstādām plānveidīgi. Kā es teicu, jo tas šā gada plāns ir sastādīts, mēs zinām tiem visiem klientiem, kuriem mēs šogad uzstādīsim skaitītājus. Un šī informācija ir pieejama mūsu portālā. Tagad jūs ieiet portālā, kā klients, apskatieties savu sadales tīklu portālu, apskatieties savu pieslēgumu, un tur būs klāt maza ziņa par to, ka šis skaitītājs tiks šā gada laikā nomainīts. Ja nav tādas ziņas? Ja šādas ziņas tur nav pieminētas, tas nozīmē, ka jūs šā gada plānā neesat, tad būs jāgaida nākošais periods. Bet saku, satraukties nevajadzētu, jo līdz 22. gadam praktiski visiem šie skaitītāji tiks nomainīti un visi varēs izmantot šīs iespējas. Teikšu, ka man pašai brīžam nav īsti skaidrs, kur tā elektrība tik daudz tērējās. Vai ir iespējams kaut kādu piemēru parādīt, izskaidrot, kā es varēšu saprast, kad es esmu ieslēgusi to kafijas automātu? Jā, es tieši sagatavojis vienu piemēriņu parādīt. Man viens kolēģis vienu dienu bija aizmirsis izslēgt vienu ierīci mājās, un nākušajā dienā paskatījās, kas tad bija tas, kas man vakardien to lielo patēriņu radīja. Un tad šeit schēmiņā jūs varat labi redzēt, kā tas izskatās. Te var redzēt visas dienas patēriņš, kā ir bijis pa stundiņām, un faktiski var redzēt, kurā brīdī mēs jau pat pielikām klāt zīmīs, kurā brīdī viņš no rīta bija vārījis sev tēju, vakara tēja, šeit bija vakariņu gatavošana, un tā ierīce, kā te var redzēt, ka tā visu dienu viņa bija ieslēgta, un viņam faktiski visu dienu bija šis te fons apakšā, tas patēriņa fons, kur viņš pēc tam saprata, mājās atnākot, viņš viņu ir izslēdzis, kā jūs varat redzēt. Un to ļoti labi var arī šais grafikos redzēt un analizēt. Jā, tur izrādās arī televizors var noēst diezgan daudz elektrības, bet vai ir vēl kaut kādas ierīces, kurām jūs ieteikt pievērst uzmanību? Nu, piemēram, elektriskais boilers. Kā ir ar to? Jā, arī boileram jāskatās līdzi. Ja, teiksim, boilers ir aizsērējis, tad viņš patērēs daudz vairāk elektroenerģijas, biežāk ieslēgsies, un tad jūs varat redzēt, ka tas boilers dienas laikā, kad jūs nelietojat, visai bieži ieslēdzas. Man ir piemērs arī no viena kolēģa, kurš bērni bija atstājuši elektrisko sildītāju, visu nakti silda, naktī kā viņam vajadzēja, pa dienu viņam nevajag, bet viņš visu dienu turpināja sildīt dzīvokli, kur īstenībā nevajadzēja, kur arī varēja pamanīt tieši grafikā, redzēt, ka jums visu dienu kāda no ierīcēm darbojas. Vēl viens iegūms, ko es gribēju izstāstīt, pie reizes izmantojot iespēju, ka tas iegūmi tieši klientiem kādi ir, kad tirgotāji piedāvā pirkt elektrību pēc biržas cenām. Un ļoti labi ir redzēt, paskatoties uz biržas cenām, jūs varat tā kā paredzēt, cik jums maksās elektrība kādā laika sprīdī uz priekšu. Piemēram, jūs šodien varat zināt rītdienas grafiku, es izstāstīšu vienkārši piemēru. Jā. Jūs aiziet mājās, kā saimniece, izdomājat mazgāšu veļu jautājums, kurā brīdī veļas mašīnu ieslēgt. Un tagad ir visas ierīces pietiekoši gudras. Jūs varat uzlikt režīmus, tur ieslēgties tikos un izslēgties tikos. Jūs varat paskatīties rītdienas biržas cenas un pateikt, ka rītdien, piemēram, elektrība vislētākā būs no 2 dienām, piemēram, līdz 3, un tajā brīdī izmazgāt veļu. Es kā piemēru stāstu. Un tādas lietas ir diezgan daudz, jo, piemēram, elektrības cena, tas ir tas, ko mēs maksājam par elektrību. Jā. Elektrības cena biržā mainās ļoti, amplitūda ir ļoti liela dienas laikā vai pat mēneša laikā, praktiski no dažiem eiro līdz pat 100 eiro par megavatstundu. Nozīmē, ka tas sanāk, ka tā birža ietekmē arī to mūsu gala patērētāju? Tas ir viens no iegūmiem tieši viedajiem skaitītājiem, ka mēs iedodam x stundas grafiku, attiecīgi jūs varat pēc jūsu patiesā patēriņa izrēķināt, cik tad jums būtu jāmaksā par elektrību. Vēl grafikā varētu redzēt, ja, piemēram, kāda no ierīcēm ir bojāta, vai, teiksim, sāk paaugstināti vai pat daudz patērēt nekā līdz šim ir tērējis, tad tas grafikā arī pamanāms. Viens no tādiem piemēriem, tādiem klasiskiem ir, piemēram, ūdens sūkņi, kuri strādā jums kaut kādā režīmā noteiktā, bet ja viņi, teiksim, vai nu viņa automātika vai viņš pats ir bojāts, tad viņš sāk daudz biežāk ieslēgties un īstenībā sāk arī daudz vairāk tērēt elektroenerģijas. Jā, un gudrās ierīces atmaksājas. Nu ko, es arī tad gaidīšu savās mājās viedo skaitītāju.